Labi, es tagad domāju, jums ātri uztaisīšu vienu video, lai jūs būtu gatavi uz to visu, kas notiks. Nevis kas notiks, bet arī kas notiks, bet par ko es runāšu uz nākamajiem, lai jums būtu kaut kāds vismaz maz fucking saprašana. Pirmā lieta, ko jūs darat, jūs taisat researchu un pētat laukā, kas ir Klaus Schwabs, ja? Klaus Schwabs, George Soros un Bill Gates. Tas ir viss, ko mums vajag zināt. Klaus Schwabs, George Soros, Bill Gates. Un pēc tam mēs varam iet dziļāk, kas ir Davos meetings, kas ir Bilderbergers, kas ir Jesuits, un mēs varam iet dziļāk par to visu iekšā. Es taisīšu nākamo video, bet vismaz uzmetat drusku kaut kādu aci virsū, kas ir Klaus Schwabs, Bill Gates un George Soros. Un tā mēs varam tālāk runāt. Ja jūs nesapratīsiet, ja jūs nesat darījuši nevienu research, jūs nezināt, kas tie 3 cilvēki ir, tie ir tikai viens no viņiem. Es jums varu saukt vairākus vārdus, bet pagaidām es jums iedodu, lai jums ir drusku laiks, lai jūs varat vismaz tiem 3 cilvēkus izpētīt, kas viņi ir un ko viņi dara. Un tad mēs varam par Davos meetingu, Bilderbergeru, mēs varam runāt par World Economic Forumu, WHO mēs varam runāt par UN, un kuri visi mūsu prezidenti ir iekšā bijuši, ieskaitot Vairu Vīķu Freibergu, ieskaitot viņu ar UN iekšā, ja jūs to nezināt, vienkārši to visu internetā var atrast. Un no šodienas es domāju, kad es sākšu, kad es kaut ko runāju tādas lietas, ja, es jums vienkārši, es uzlikšu to linku apakšā, teiksim, katru reizi, kad kaut ko saku, būs links, backups, lai jūs varat, teiksim, ko es pasaku, jūs varat izlasīt. Bet tur viss būs angliski, teiksim, ja jums ir problēmas lasīt angliski, tad būs grūti izlasīt un saprast visu, bet informācija viss ir internetā. Un tāpēc es šeit nāku iekšā, lai jūs jums varētu vairāk drusku latviski to visu stāstīt, jo latviešu valodā, ko es ievēroju, kad ir ļoti maz informācijas par to visu. Tā kā labi, es tagad beigšu jums runāt, un līdz nākamajam video, visu, ko es jums prasu, ierakstiet Google, Klaus Schwabs, Bill Gates un George Soros. Tas ir, pagaidām mēs pētīsim tikai šos 3 cilvēkus, un mēs runāsim vairāk un vairāk, iesim vairāk dītēlos iekšā. Ja jūs nezināt, kā rakstīt viņu vārdus, es jums ierakstīšu tūlīt pat komentā iekšā, apakšā komentā būs iekšā. Un tā kā beidzat video, vienkārši palasat komentus, tas pats pirmais koments būs tie 3 vārdi, ko es ieminēšu. Un izdarat researchu paši. Un pēc tam mēs iesim dziļāk, jo es vienkārši gribu, man nevajag neko no jums teikt, vai ko. Es gribu, lai, kad es nākamo video taisīšu par Latvijas prezidentiem, lai jūs saprotat, kādās kategorijās un kādās grupās viņi ir un kādi viņi ir nodevēji mūsu tautai. Un kur viņi ir iekšā, cik viņi dziļi ir iegājuši iekšā globālismā. Un globālisms ir ļoti slikta lieta. Globālisms iznīcās Latviju un mūsu tautu un mūsu kultūru. To es 100% zinu. Un mums ir vismazākā tauta pasaulē, 1,6. Cik mums ir Latvijā cilvēki? 1,9 miljoni? Apmēram 1,6 miljoni, ja? Varbūt globālismā visā pasaulē ir 1,9 maksimums. Teiksim, būsim konservatīvi, teiksim, mums ir 1,5, 1,6 latvieši visā pasaulē. Un tu zini, cik visi, teiksim, ja ir pasaulē 9 biljoni cilvēki iedzīvotāji, un ka viņi visi nāks iekšā Latvijā, ko viņi izdarīs, iznīcās mūsu kultūru. Tā kā tas jūsu mājas darbs, izpētat tos 3 vārdus, es atkārtošu vēlreiz. Klaus Schwabs, Bill Gates, George Soros. 3 vārdi, 3 cilvēki, ātri izlasat viņu biogrāfijas. Pat visvienkāršāko, visātrāko, darat fast reading. Un pēc tam mēs sāksim nākamo video. Mani sauc pats Māris Ozoliņš, jums patīk mans video. Click the thumbs up button, make sure you subscribe. Tell your friends about the video so they can watch it too and share. Leave a comment down below, and I'll see you next time. God bless you. Jesus loves you. And guess what? Guess what, guys? I love you too. I'll see you next time.